Trīs lielākās kļūdas, ko iesācēji veidojot Shopify e-veikalu pieļauj. Pirmā ir savus produktus ievietot nesakārtotus. Tas nozīmē, ka viņi nav izdomājuši, kā organizēsies tas viņu veikalā, un galu galā viņam sanāk bardaks starp visu viņu daudziem dažādiem produktiem, variantiem un tam līdzīgām lietām. Otrais, cilvēki izgāž daudz enerģiju dizaina pielāgošanā tieši tādā, kā viņi tur grib. Tur tekstiņi pa kreisi, tur tekstiņi pa labi, tur podziņu uz augšu. Tam nav nozīme. Galvenais, ka tev produkts ir kvalitatīvs, tad cilvēki gribēs viņu pirkt un tev uzsākt. Trešā kļūda, ko cilvēki pieļauj, ir domājot, ka klienti uz viņu veikalu atnāks vienkārši tāpatās. Tā nav taisnība un obligāti ir vajadzīgs klientu piesaistes plāns. Vai reklāma Facebookā un Instagramā, laba SEO optimizācija vai organiskais saturs, vai kāds influenceris, kam tu samaksā par atsauksmi par tavu produktu, jebkurš no šiem ceļiem strādās, galvenais, ka tev ir klientu piesaistes ceļš un plāns, citādi no tava veikala jēgas beigās nebūs.